Labdien, mani sauc Visvalds, un šodien mēs taisīsim video apskatu par šo te Adria Twin 640 SLB sportu. Tā jau mēs redzam, Adria ir ražotājs un ir uzbūvēts uz Citroen Jumper platformas. Līdz ar to jau tā ir zināma kvalitāte, īpaši komerctransportā. Šobrīd arī ļoti pieprasīta ir kemperu un busiņu sfērā. Ļoti interesants sporta kārtojums ar sarkanām līnijām, kas padara viņu elegantu un tai pašā laikā izskatās uzreiz, ka tas nav kaut kāds parasts busiņš, bet varam saprast to, ka tā ir sporta versija. Uz jumta mums ir pop-up roof, kas nozīmē atvērāks jumta nodalījums, kurā ir divas vietas uzvietas. Uzreiz jāsaka, ka divas vietas nav paredzētas mūsu klimata apstākļos ziemā, jo ieteicamā temperatūra līdz 0, kamēr tur ir komfortabli uzturēties, pēc tam jau būs diezgan ēsti. Šeit mums ir arī marķīte, pilnā garumā, 4 metri izmērā. Redzam, uzreiz arī šeit ir ārā apgaismojums, padarīt romantiskākus vakarus, sveižot marķītes un malkojot tādu labu vīnu. Alumīnija diski, kā jau sporta versijā, noteikti piederās pie lietas. Auto nav atpakaļskatu kamera, kas kāds teikt baigais mīnus, kā mūsdienās bez kameras, bet tas ir busiņš, viņš nav pārāk garš, viņš ir 6 metri un 36 centimetri garumā. Līdz ar to padāmīgi kā vieglai mašīnai arī varam redzēt atpakaļskatu spogulī, kas notiek aizmugurē, nav, kā saka, pasaules gals. Tālāk, varam redzēt, tātad mums ir ierastais kanalizācijas tvertne, ieslēgums pie elektrības 220. Šeit mums ir arī bagāžnieks. Uzreiz parādīšu, cik viņš ir plašs. Varam redzēt, ka gulta ir salīdzinoši augsta. Līdz ar to šeit mums paliek diezgan liels nodalījums mantām. Uz aci es teiktu, ka vieta ir arī ritenim, ja gribētu paņemt līdzi noteikti skūteriem, vieta atradīsies čemodāniem. Jārēķina to, ka šeit paredzēts ir 4 cilvēki, un 4 cilvēki tad noteikti atradīs vietu savas mantas salikt. Ir arī vieta 2 gāzes baloniem. Ir arī iespējams šo te modificēt, izņemt, pieņemsim šo vidējo daļu un šo gultu, atklājot tikai vienu gultu un iegūstot vietu, principā arī motociklam. Ja kāds ir vientuļais ceļotājs ar motociklu, bet negribētu visu ceļu doties ar motociklu, ir iespējams arī to izbaudīt mūsu vanā un līdz paņemt savu motociklu. Šeit varam redzēt arī kanalizācijas tvertni, kafetē, pieslēgums pie elektrības. Šim auto ir 100 litru tīrā ūdens tvertne un 90 litru pelēkie ūdeni. Auto ir ar mehānisko kārdu, 140 zirgspēki, Euro 6, tas nozīmē, ka būs AdBlue, viss pēc mūsdienu standartiem, lai arī var iebraukt jebkurā pilsētā, vismaz pagaidām, kamēr nav 2030. gads. Kas noteikti būs vērtīgi, tā kā tas nav kempers, līdz ar to kemperu, teiksim tā, motormāja aizliedzošās zīme, pieņemsim Norvēģijas vai Portugālē, šī nebūs problēma mūsu gadījumā, jo mums ir vieglais auto, busiņš, ar kuru mēs varam brīvi braukt visur, kur acis stāv. Ko vēl man noteikti jāpiemina, ir iebūvētie stikli, tātad viņi nav izvirzīti uz āru, līdz ar to ir labāka aerodinamika un labāka siltumnotur. Automašīnas priekšā mums ir viena plēsmas, kromēta reste. Principā ļoti sportiskā izskata, kas atbilst arī nosaukt sportu. Dosimies pastīties, kas mums ir iekšā, uzreiz dosimies uz jumtu. Pastīsimies, kas mums ir iekšā. Ienākot sajūta ir mājīga. Uzreiz pa kreisai rokai mums ir plīts un krāns. Šeit dzīvojamā zonā redzam āda, ļoti parocīgs un komfortabls galds, jo parasti standartā šādas temperatūrētāji nav, kas noteikti visi, kas ir braukuši kemperi, saskārušies, kas spēlējot kārtas. Uzreiz pamanu to, ka šīs galds ir aklimācija, vismaz to, ka šeit pielikt tādu pudeli vai netiek braucot, teiksim, neslīd
projām no galda, kā tas ir parasti standarta kemperos, ļoti patīkams apgaismojums, nav gaiši vai tumši, tā teikt. Vietas ir salīdzinoši daudz, apsēsties ir ērti. Domāju, ka ja man kāds blakus sēdāt, joprojām sajūtas būtu ļoti labas. Krēsli šeit ir, protams, 360 grādiem pagriežami, arī galds ir izvelkams. Galds ir atlokams, tātad mēs viņu varam pagarināt līdz šādam izmēram, līdz ar to arī priekšā sēdošajos krēslos varēsim uz galdu, uzlikt ēdienu. Mēģināsim viņu salikt atpakaļ. Krēsli ir pagriežami pār 180 grādiem ar vienu spiedienu, līdz ar to mēs iegūstam dzīvojamo telpu, kurā var apsēsties 4 cilvēki, uzspēlēt zoli un paēst vakariņas. Sēžot šeit, mēs varam gan pārunāt ceļojumu iespējas, paēst vakariņas, kā arī baudīt fantastisku skatu par šo panorāmas lūku vai arī kādu no sānu logiem, jo sajūta tiešām nav saspiesta, ir plašums, ir sajūta, ka mēs visu varam redzēt, īpaši nekur neejot vai, kas saka, negrozot galvu, viss ir tiešām gaiši. Skatīsimies tālāk. Dosimies tālāk. Šeit ir pilnā izmēra duša tualeti ar grozāmo dušu. Tātad pūts, tātad tualete. Un pēc jau maza mirklīša tā kļūst par dušu. Dušai ir arī durvis, tā nav, kā saka, atklātā duša. Šeit te mēs aizvelkam ciet un iegūstam privātumu, netraucējot arī citiem. Duša, es teiktu, tā ļoti interesants risinājums. Patīkams. Šeit mums ir 82 litru leduskapis ar saldētavu, kas ir interesanti par šo leduskapi. Viņš neizmanto gāzi, bet strādā no kompresoru, tātad akumulātoru, kas palielina, teiksim, gāzes ilgmūžību, un mēs varam gāzi izmantot tikai apsildē. Aizmugurē, kas ir ļoti svarīgi arī mūsu klientiem, daudziem, kam, teiksim, ir jau gadi, kad šīs te gultas novietojums ir šādā virzienā, nevis šādi, kas nodrošina to, ka naktī ceļoties un ejot uz labierītībām nav jākāp nevienam pāri, kas, manuprāt, jau vajadzētu būt kā standartam, bet ir modeļi, kuros nav. Šeit mums ir ļoti daudz visādi modeļi, kuros varam uzglabāt savas mantas. Ir iespējams regulēt gaismu arī no gultas, nav nekur jāceļās, nekur nav jāiet. Ir ļoti daudz skapīši un, protams, ka ir arī lādētāja uzlāde USB ports pašā aizmugurē. Šeit mums ir novietots arī kondicionieris. Visiem logiem ir termo aizskari, līdz ar to ir mazāks siltuma zudums un arī aptumšošanas funkcija. Tāpat tas būs arī priekšējā logā, ko es jums vēlāk parādīšu. Pilnīgi visi logi ir aizvalkami ciet ar termožalūziju. Šeit mums ir zem gultas nodalījumi, tātad neviena vieta nepaliek neizmantot. Visas tā vietas, kurās mums nav kaut kas vitāli nepieciešams, ir nodalījums jūsu mantām un drēbēm. Un tagad dosimies uz, manuprāt, interesantāko daļu šajā busiņā. Tas ir otrais stāvs, kurš ir izvalkams, tas nav stacionārs, līdz ar to mēs varam izvēlēties vai nu viņu, kā saka, paaugstināt un izmantot, vai arī vienkārši atstāt, jo virsū ir cietais jumts, līdz ar to nav nekāda, teiksim tā, pretvēja un zuduma, tas ir izvēles opcija. Šāds te izvalkams jumts maksā no 5 līdz 7 tūkstošiem eiro. Šim busiņam ir trummas apsilde, līdz ar to sildīšana notiek no gāzes. Ja vēlaties izmantot kondicionieru, tad būs nepieciešams vats no 220, kas, ja kurā kempinga vietā ir pieejams. Interesanta lieta ir, šis galds ir noņemams, kaps ir pārsvarās, bet viņam ir speciāla vieta, mēs varam novietot šeit aiz virtuves iekārtas. Šeit mums ir arī papildus pagarinošais galdiņš, lai mēs varam griezt dārzeņus, ko pēc tam ir uz panas, tad virtuvi ir salīdzinoši plaši un noteikti varēsim izdarīt visu, kas ir jādara. Šeit mums ir, protams, arī moskīta tīkls, līdz ar to, ja tu gribās gatavot vēlu vakarā, protams, gaisma deg, pievēl ir kukaiņus, lai viņi nenāk mūsu guļamistabā un virtuvē, tad mēs varam cietīt šo gaismu. Tagad esam galvenajā vietā šofera krēslā, kapteiņa krēslā, manuālā 6 pakāpju kārva. Mums šim te modelim arī cruise kontrole, multistūre, varam regulēt gan skaņu, gan kanālus.
USB ports, 12 vatu piepīpētājs. Šeit mums ir vieta planšetēm, telefoniem, navigācijā. Principā viss, kas ir vajadzīgs jebkurā automašīnā, ir arī auto start un stop logi, kas nodrošina labāku degvielas patēriņu, elektriskie logi. Visiem logiem, kā jau iepriekš minēju, ir arī termožalūzijas, gan priekšējiem logam, gan sānu logiem. Ir, protams, arī krāsa atzeltnes, bet roku palika komfortablākai braukšanai. Jā, un panorāmas lupa, protams, ir ļoti patīkami. Jau tagad redzu, kā es braukšu pa kalnu un vērošu dabu. Protams, cerams, vērošu dabu sēžot blakus sēdētāji krēslā, nevis pie stūres, bet, kas zina. Jā, paldies, ka skatījāties. Tad jau tiksimies nākamā video. Visu labu!